Tu šodien tici vispār, ka tā vēl mūsu laikos var būt ar vienu cilvēku visu mūžu kopā? Nu, ja man nebūtu šo piemēru, teiksim, un es nezinu, kāpēc man regulāri, kaut tad varbūt mana personīgā dzīve gluži nav piemērs pārējiem, vecums kuldīgi uz ģimeņu balli, kur tiek gratulēti cilvēki, kas nodzīvojuši no 1 līdz 50 gadiem un vēl vairāk kopā. Tas tāds elitārs pasākums, reitingotākais pasākums kuldīgā kāds ir. Un es šo pasākumu ikgadēji pēc 8. marta vai uz 8. marta vādu. Ja? Starp citu. Jā, man ir arī skaists sapnis, ko es esmu piepildījis un domāju, ka es no kādu laiku no tā izvairījos no jaunības. Jo tāpēc, ka jaunībā, nu, zin kā, bija Ziemassrakstu biroja. Un tad daudz precējās, tagad mazāk precās man draugi jau. Nu, līdz ar to es mazāk kāzās, bet toreiz es biju daudz kāzās un vēroju to visu no malas un man likās smieklīgi. Nu, teiksim, tādas uzrunas ļoti tipiskās un tādas ar tādu patosu un dīvainībā. Visādi diezgan rēcīgs tas pasākums. Un arī kaitinoši vienlaicīgi. Un es domāju tā, ja man kādreiz būtu iespēja, tad es noteikti gribētu vadīt savu kāzu ceremoniju. Pats sāk. Jā, un tad es iejuku kādreiz arī, nu, teiksim, kad draugi precējās, tad es kādreiz iejuku tajā viņa svinīgajā rituālā, nostājos blakus Ziemassrakstu biroja vadītājai, kas tajā brīdī laulā vai saraksta 2 cilvēkus, un tad es kaut ko no sevis mēģināju pateikt draugiem. Man tas izdevās labi, un šogad 27. februārī es realizēju savu pirmo kāzas ceremoniju no A līdz Z. Kaut arī man nav juridiski tāda tiesība, bet jā, tas bija lieliski, es piepildīju šo sapni. Es no to baidījos. Es domāju, ka man nav tāda morāla tiesība, it kā es nospļāvos un domāju, kāpēc nē, tu to dari ar tādu kaifu, ja, ka tas tev sagādā tādu prieku, un tu redzi priekšā tos 2 cilvēkus. Nu, mazliet tā ir arī tāda varas apziņa tajā brīdī.